Čāviņas pļaviņas. Tāds bija mans labākais intro, ko es varu iedomāties. Bet aiz ārā aiz loga ir ziema. Un vakar bija pat mīnus 23 vai kaut kas tāds grādos un gribās mazliet vasaru. Kā mēs savā mājā izdomājām pietuvināt vasaru, aizbraucām uz veikalu, nopirkām dažus eksotiskos augļus. Nevis dažus, bet man liekas, mēs nopirkām visus, kas bija pieejami Rimi un Skai veikalos. Jā, mēs bijām Riņķkā un Skajā. Ābols mums ir apnicisējis, tāpēc šodien ābols no savas sētas tiek nolikts nost. Tā mums priekšā tagad ir 9 eksotiski augļi, paši nosaukumus mēs neatceramies. Katrā ziņā ne visiem. Ne visiem. Sāksim droši ar šito galu. Mums ir priekšā papaija. Maksāja viņa... Papaija mums maksāja 3,47. Un tas ir šis gabals, kilogramā 4,79, nāk no Brazīlijas. Vispār, smarža vispār nav. Jā, vienīgais man tie kauliņi atgādina, mums mājās ir trusis un... Trušas piras. Jā. Nākamās mums ir līčas. Tās mēs ik pa laikam nopērkam uzēdam. Kilogramā maksā 6 eiro. Šitāds trauciņš maksāja... 2,05. Un nāk viņas no... Madagaskāras. No Madagaskāras. Bet izskatās, ka arī līčām šobrīd ir sezona. Jo, ja ir... Vispār, man liekas, viņš šajā laikā var nopirkt. Ir reizes, kad viņas vispār nevar veikalā iegādāties, un tad viņas arī sezonas sākumā, šausmīgi ir dārgas, kaut kādi bija par 15 eiro, man liekas, kilogramā. Jā. Nākamais ir zvaigžņu auglis, jeb karambols. Karambols, jā. Mēs nezinām, pat cik mēs viņu nopirkām, viņš gan nav baigi dārgais, jo ik pa laikam viņu var nopirkt pagaršot. Bet mēs zinām, no kurienes viņš nāk, no Malaizijas. Šis konkrētais ir atceļojis mums no Malaizijas. Tad viens auglis nākamais, šis ir... Granadilla. Šitā laikam ir granadilla, jā. Viņa ir tāda... Viņa baigi vieglā ir. Viegli cieta, un cik var saprast, iekšā laikam ir sēkliņas tikai. Līdzīgi kā passion fruitam latviski laikam karambola. Un šitais mums nāk no Dienvidamerikas kaut kur. Visticamāk. Un konkrēti viņš mums maksāja 1,99 šitāds te. Tā, kas tur vēl ir? Mēs ņemsim Kivāno nākamo. Tāds ezīts, viņš laikam iekšā līdzīgs tam granadillai. Ar sēkliņām. Iespējams zaļām. Nu tā kā gurķim vai... Jā, nu tā kā gurķis, man liekas. Viņam pat rekur ir... Tas gals ir tā kā gurķim, kad gurķīts augiņam nopūst tas galiņš. Tāds kokains paliek. Nu jā, viņš nāk no Jaunzēlandes, vismaz ir selekcionēts, cik mēs sapratām. Šitais konkrētais ezīts maksāja 1,69. Tā. Tad ir kumkots, ko es esmu ēdis. Es neesmu. Cik es saprotu, viņš ir jādara visu mizu, bet viņš ir ļoti rūgts bija tad. Šito te trauciņu, cik te viņi ir, mēs nopirkām par 79 centi. 79 centi. Kilogramā tas viss maksā 8,95. 8,95 un nāk tas visticamāk kaut kur no Āzijas. Oriģināli. Bet viņš arī... Nesmažo. Nē, viņš nesmažo. Nu, viņš ir... Bet kaut kas... Šis izskatās ir vecs, jo viņš ir mīksts. Jā. Viņš tā kā mazs tāda švamme tā kā mazliet. Jā. Labi, kas tas tāds? Nākamais ir pepino. Pepino. Šitais tā kā maksāja... bambino. Bambino, pepino. Mēs esam ēduši vienu reizi, bija ļoti negaršīgi. Kaut kad mēs nopirkām sen pagaršot, jā. Un maksāja viņš 1,79 teorētiski no Dienvidamerikas vai Spānijas. Bet viņš tāds diezgan pasmagāks ir. Nu, viņš ir blīvs ļoti, viņam iekšā ir kaut kāds. Viņam vismaz liekas, ka viņš tāds sulīgs varētu iekšā būt. Pārsvarā tie augļi vispār nesmažo pēc nekā. Izņemot šitas. Nākamai mēs ņemam it kā lielu cidoniju. Jā, tiešām tā kā cidonija izskatās. Un smaržu arī tāds mazliet. Plus ābols, plus cidonija. Saucās produktiņš šis Aiva. Aiva, jā. Mēs viņu nopirkām 81 centu. Viņš kilogramā maksā kaut ko 3 eiro. Un no Spānijas nākot. Šis laikam, jā, bija Spāņu, jo to mēs Skajā pirkām. Un tas, ko es laikam gribu visvairāk pagaršot, ir
kas mums paliek pāri? Pitahaja, vai ne? Pitahaja, jā. Šitais konkrētais 349 gabalā, kaut kur no Amerikas. Man viņš izskās pēc Meksikas, jo tas varētu būt kā kaut kāds kaktus auglis. Jā, man atkal izstāsta, viņš ritīgi pēc kaut kāda dārzeņa. Nu, tāda. Mēs zinām, ka mums visticamāk garšos līčas. Pārējos, es zinu, ka šis droši vien būs negaršīgs, šis būs skāps, šie būs skābi rūkts. Varbūt te nemaz negaršojam? Varbūt tomēr pagaršojam. Mēs te mazliet pārtaisamies, griežam pušu un garšojam. Kopā ar jums. Nu tā, esam atpakaļ ar lielo nazi. Dakšiņām, karotītiem šķīrīšiem. Ar ko mēs sākam? Varbūt ar to, kas jau ir atgriezts vaļā. Es viņu varbūt pārgriezīšu pusēm tā. Izskatās tas auglis tāds diezgan nekāds. Griezuma vietā smarža arī nav. Nogriezīšu gabaliņu. Cik es saprotu tās... Viņš ir kā arbūs. Nu, ne arbūs, bet meloni drīzāk. Bet cik es saprotu, nevar ēst tās sēklas. Jā. Un kā jau... Tā, viņš izskatās pēc trušu spirām. Es varu garšot? Jā. Kāpēc tu tur nāvi? Vispār garšu īsti nav. Tā droši vien Latvijā arī problēma, ka teorētiski tas auglis var garšot ļoti labi. Zini, kā man liekas, viņš garšo mazliet tā kā pēc kafijas? Vai cigoriņš? Tā nav tāds, kaut kāda īpatnē piegarša viņam ir. Neko, tāda īsti nejūt. Nav baigi garšīgais, jāsaka, atklāti. Viņš tāds... Droši vien viņš ir ritīgi labs un gatavs un tā tālāk un ņemts un pirkts tur, kur viņš aug. Viņš droši vien ir garšīgs, tagad viņš ir tāds... Bet viņam tā konsistence ir tāda, nu tāda, ne miltēna, jā, bet tāda bieza tāda. Viņš ir tāds, gan jau kapēdīsim. Tāds cepīgs mazāk. Viņš nav negaršīgs, bet viņš nav arī baigi garšīgais. Nezinu, man. Viņš nav salt, šis konkrētais ir tāds pišku salts. Nezinu, arī kā. Nu, meloni ir garšīgāk. Jā, nu viņš nav sulīgs. Jā. Viņš ir tāds dievs. Jā. Tagad mēs varētu pamēģināt sagriezt pepino. Jā, Es pepino. nezinu, vai tur iekšā ir kaut kāda... Nu, iekšā viņam ir Izstās labi. tāda kaut kāda iekšņa. Droši vien jāņem jāgaršo ar... Smaržo. Smaržo pēc ķirbja. Vai man ķirbi negaršo. Kā tu pasmaržo? Viņš pēc ķirbja Ne, viņš nesmaržo, viņš tā ļoti svaigi smaržo. Ne, viņš pēc Viņam ir ķirbja tāda smaržo. ļoti... Man liekas, viņš pēc ķirbja smaržo. Tāds gurķis vairāk. Nu, nezinu. Nu, priekā es jau gatavo. Tiešām. Šis ir no sērijas, vai drīkst izspļaut. Viņam ir kaut Viņš kāda... ir man liekas, nu viņš tā kā jēls. Bet tas ir gaļa. Nu viņš ir nekāds. Kā toreiz, tā arī šoreiz negaršo. Nē, bet kā viņš ir līdzīgs? Viņš tā kā tāds... Ir kaut kāda... Nē, viņš tā kā gurķis. Super svaigs gurķis tāds. Bet gurķis ir, nu, ar garšu vairāk. Šis tā kā bezgaršīgāks gurķis. Jā, tā kā diezgan traki. Tāds ūdeņains arī. Man te zaķis piras no papājas, es arī krīt. Ūdeņains Viņš nav labs, arī. viņš nav. Nevis nav labs, bet mums negaršo. Šis konkrētais mums negaršo. Varbūt kopumā viņš ir labs. Jā, varbūt cilvēkiem droši vien ir vesels lērums ar ko garšo. Kas tas? Mēs turpināsim karambolu, šito es vismaz esmu ēdis. Es iespējams arī, bet es neatceros. Būs skāps. Viņai tā mizi netraucē? Mizu var normāli ēst, mizā ir garšīga. Tātad viņam ir iekšā sēkliņas, maziņas. Mēs te pārgriezām. Es nogriezīšu vēl vienu. Iegriezu sev. Šito parasti liek kokteļos visādos vairāk gan tā... Kā dekorācija. Izskata dēļ viņš tāds
Smuka zvaigznīte. Gribu teikt, ka es tagad viņu tā varu Mēs gan nenomazgājām laikam. Vai nomazgājām? Mēs nomazgājām. Nomazgājām. Jā, ko? Jā, garšo tā kā jau rēsts. Ļoti svaigi. Skābi. Ļoti sulīgs. Līgai laikam. Viņa pārāk. Man kaut kā. Man liekas, viņi visi ir bezgaršīgi. Nu, viņi... Jautājums, kā viņi garšo tur, Jā. kur viņas audzē normāli. Šitais bija jā tāds blāk. Nē, šits man nav. Mēs varētu varbūt turpināt ar kumquat. Ar ko? Kumquat. Tā droši vien tur izrunā. Kumquat. Tā izrunā tur, kur viņš ir. Varbūt viņas lieto kā sauspuķu sēles un viņas ēd. Šitie te konkrētie, es vēl pārgriezīšu pārīt, kas ir tāds jāatrod. Šitie izskatās, mēs pirkām ar Rimī laikam. Jā. Jo es esmu ēdis tādus, kuri nav pilnīgi izžuvuši, jo te izskās, ka nav vispār ko. Es? Nezinu, kamerā Bet varēs viņi var redzēt, šitā ne? te vienkārši bāzt mutē? Es saprotu, ka viņu ēd ar visu mizu, bet tā miza ir ļoti rūgta. Rekas jau dabūt tā kā augla ārā. Principā tas ir tā kā bandarīns, bet Viņš ir izžuvis. viņš ir izžūs, tā kā. Bet Ja jūs pērkat, Bet tā viņš būtu kā tiešām kā kaut kāds mandarīns. Ja Starp jūs citronu pērkat, un mandarīnu, es teiktu. jo te viņš ir apskatieties pilnīgi tāds, nezinu, mazs mandarīna citroniņš. Mizu gan Potenciāls es ir, negribu ēst. potenciāls Nē, ir, šits liekas, tik cik tā ir. bet nu, tā. Nav bļē. Ir normāls, šits ir normāls. Turpināsim ar Ar ko? Mēs ieliksim. kaut kur palikstīsim. Jā, es neatceros to. Es Tā, vispār es neatceros. droši vien gareniski pārgriezīšu. Mīza ir cieta. Viņš ir tāds pūpēs. Viņš ir arī izžūs, ne? Nē, viņš tieši nav izžūts. Oh Viņš my ir tieši god. gatavs, smuks, garšīgs. Garšīgs, smuks. Viņš nav ne smuks, ne arī... Smaržo kā O, bet smaržo veļas labi. pulveris gandrīz. Bet smaržo labi. Viņš tā svaigi smaržo. Tā, Tā... es paņemšu vienu karotīti. Pagaršošu. Tās ir sēklas, ko smuks. Viņš āgli. Garšīgs? Viņš ir glumšs. Tev glumās lietas. Bet garšo ir ritīgi Bet labi. garšīgs. Viņš ir salds. Un tās mazās sēkliņas, viņš ir tāds Kraukšķīgs. super kraukšķīgs. Zini, tā kā tu ēstu ar sezama sēkliņām kaut ko. Nē, sezam sēkliņām bišķi savādā konsistenci. Viņš tāds, Nē, bet viņš kraukšķāks. bet viņš ir salds Bet šitas ir garšīgs. un garš patiešām patīkam. Jā. Viņš tikai izskatās tā, ka negribās ēst. Viņš izskatās, jā, un šajā kamerā redzēs sēdām kurkulīšiem, nu reāli pēc vardēm. Bet viņš Nenobīstieties. ir tiešām šalds, tāds maigi šalds. Glumš, gan viņš ir kā krupju olas. Bet kā tu būtu ēdis. Un Nē, gan es esmu cilvēks, kam glumas lietas negaršo, bet šits ir labi, šits netraucē tas glumums. Tāpēc, ka tās sēkas ir iekšā kraukšķīgas. vēl viens pluss, ko es redzu šim, nu viņi paliek tāds ciets, ko var uztaisīt kā trauciņi. Tāda smuka manta. Šodien viss ir diezgan negašīgs, tāpēc es mēģinu atrast visu kaut kur plusu. Tā es te vēl paņemšu šis bija labs. Pagaies novākšu tās kurkuļolas pēdējās. Šits man garšo. Tad mēs turpinām ar nākamo, kas ir, kam iekšā arī būs sēkliņas. Kā mēs viņu griežam gareniski droši vien. Jā. Jā, te galā ir tāds tā kā gurķa manta. Tā, mēģināšu sagriezt. Šitajā viegli iet. Jā, var redzēt, ka tev bija grūti. Šits ir vēl Šis labāk. izskatās Šis tāds pats izskatās. Iekšā. smuki, ņemtu šito. Tā kā viņš tāds. Bet nesmaržo nekā. Jā, smarža arī viņam. Smarža nav vispār. Viņš Tam bija izskatās smarža. negatavs. Viņam ir tādos individuālos tās arī krupjoliņas. Kad izņem ārā, tad gan ir bišķiņ kaut kāda Jā? smarža. Tāda nepatīkama. Nav vairāk nepatīkama nekā vaļīgām.
Tā kā gurķu sēklas ēst. Un citas liekas Šis tiešām ir kā Šitiem vispār. Kā gurķu sēkla. Nu kā, gurķis ir garšīgāks. Šitam liekas, ka tā kā bezgaršīgi ir. Nu, viņš ir vienkārši glumšs kaut kas. Ļoti minimāli salds, mazliet skābumiņš. Bet, nu, Tāds skābulīts ar to granodilu vai kā Tas bija baigi labs. Nevar salīdzināt. Tā. Tas mums ir. Vēl 3 atlikuši. Turpinām varbūt ar līčiem. Jā. Uzlabosim. Mēs gan viņus es pārgriezīšu, lai var redzēt, kā izskatās. Jo viņām iekšā ir kauliņš, bet izskatās, ja jūs viņus ēdat. Viņas izskatās kā acābols. Izskatās tas kā acis sābols, jā. Bet viņš ir garšīgs. Ir, Arī glumšs. viņš ir glumšs, viņš izskatās kā tāds acis sābols, tās mīziņas ir diezgan pacietas. Mēs viņu parasti ēdam tā, ka viņu tu iekod. Un tad tev atnāk vaļā, un tad tu vari tā smuku viņu izņemt ārā. Neparādīs ekliņu. Šitie man garšo. Ļoti sulīgi saldi. Viņam ir tādas sēkliņas. Dažreiz gadās ļoti lielas sēklas, dažreiz tādas, ka vispār sēkliņu redzēt nevar. Bet to mēs zinājām, ka Bet arī, bet pie šitiem es atceros, ka es pirmoreiz ēdu, man likās ļoti dīvaini, bet tagad jau man likās, Jā. Bet katrā ziņā Ierodoši. viņš ir garšīgs. Tā konsistence ir jocīga, bet garša viņam ir laba. Garšo labi. Jā. Un Turpina- kāda smuka iekšiņa rozā. Jā. Rozā iekšiņa. Garšo patiešām. Tā, vēl viens rozā augurs. Nākamais rozā auglis ir šis te. Ēduši mēs laikam esam. Ja tur iekšā būs balts ar melnām sēkliņām, tā kā magoniem. Izskatās skaisti. Izskatās skaistāk, man liekas, no visiem. Ļoti skaisti. Smaržo pēc krīta. Bet viņam garša arī būs līdzīgi. Kā krīta? Viņš ir, pēc konsistences viņš ir tāds, Mīksts. tā kā kivī. Tāds normāli gatavs kivī pēc konsistences. Kivī arī ir tādas sēkliņas un tikai zaļš. Priekā. Ģikti sulīgs. Un tāda manta. Nav salds. Nav salds, viņš ir minimāli skābens. Kaut kāda piegarša viņam ir tāda, tā kā sakņu piegarša, dārzeņa piegarša viņam ir, Ja man patīk tā robeža starp to augli un miziņu. Miziņa ir tāda skaisti rozā, Tikai tāpēc viņi var ēst. Un šis ir tas, ko mēs noteikti līdz galam apēdīsim. Ne tagad, bet vispār. Pepino, piemēram. Šito skaistu. To mēs neapēdīsim. Nē. Ojej. Viens kumoļs bija ok, otrs jau vairs nav ok, pa daudz. Un pēdējais, kas ir palicies laikam pāri. Aiva. Tev viss nosaukums zini. Jā, Cidonija. Smaržoņš. Kā Cidonija? Tāds Cidonija ābols. Jā. Viņš arī izskatās pēc ābola. Ir ļoti ciets. Iekšā izskatās tā kā Cidonija ābola. Ārpus smaržo, man liekas, pat vairāk nekā no iekšpuses. No iekšpuses vairāk tā kā liekas ābols. Viņam viņš tāds, viņam ir iekšā laikam tie tur tāda kaula šūnas, tā kā ir bumbieros. Jā. Tā kā es paņemšu šo. Viņš jau ir ar citiem augļiem sulām. Ciets. Viņu mīzu arī var ēst, ja? Es nēdīšu. Protams, garšo viņš arī kā Cidonija ābols. Viņš nav baigs skābais. Viņš ir tāds ļoti, tāda negatīva ābola. Tad tas ir tas, ko jūs dabūsiet. Viņš ir tāds švammīgs. Bet viņš ir sauss. Viņš ir sauss, švammīgs. Viņš ir sauss. Es atkal pieļauju, ka tur, kur viņš šauj. Varbūt nav gatavs. Bet kāda mums kā patērētājiem ir starpība? Mums pārdod šitādu.
Līdz ar to. Mēs jau uztiramies uz izskatu. Izskāps viņš labi. Es uzēdīšu. Pēc garšas ir ok. Mēs varam sarindot, varbūt mēģināt. Kā mums Mēs varam savu. Tā kā mēs ik pa laikam ēdam, es droši vien pirmo liktu līčas. Mūsu uzvarētāji tie, kas nav pagaršošanas vērti. Jā, noteikti. Vienīgais jāmācās viņus ir ēst, jo tad var ātri ēst, jo savādāk ir tā, ka mizot viņi ir ļoti grūti. Virsma. Iekožamies. Te uztaisās tāda iekožoties. Mēs dabūjam mazu caurumiņu, tad viņu var tā klukš. Un tad ar otru roku var izspiest. Un ir gatavs. Nezinu, tā kā atsābols. Jā, viņš tāds arī pēc konsistences ir tāds. Nu, tev tā liekas, jā. Bet garšīgs. Viņš tāds citrusveidīgs, ne? Tas bišķiņš. Ļoti sulīgs, pareizi salds, pareizi skāps. Un šajā gadījumā diezgan liela kauliņa dabūja. Labi, Tā kā kastanīša. ok. Šitas mums ir pirmais. Noteikti otro mēs liekam šito. Tas ir jūs veikalā redzat. Ja jūs veikalā, mēs izēdām visu. Jā. Tas ir vienīgi. Ja veikalā redz nav garšots, tad es ieteiktu vienkārši nopirkt pagaršot. Šitas ir jaunatklājums. Es teiktu, šitos labprāt vēl kādreiz paņem. Pārējie ieņem godpilno trešo vietu. Nu, droši vien ir tā, ka ja papāja ir gatava, es esmu dzirdējis, ka viņa ir ļoti garšīga, te viņa izskatās arī tāda vienkārši Pazaļa pilnīgi vēl zaļa. Nu jā, pilnīgi. Kumkots droši vien arī, ja viņš nav pilnīgi. Zini, ko man liekas, droši vien šitam pepino es liktu pēdējo vietu. Pepino ir visnegaršīgi. Aiva arī, karambola derēs. Nu, viņš tāds skāps it kā svaigs, bet nu viņi parasti izmanto tikai tā izskatu. Jā, es domāju, ka tu viņu vienkārši neēd tā kā līčs nesvēt un Šitais te augurs. Kaktusiņš. Bezgals smuks, bet... Viņš to vismaz pēc filmēšanas uzēdīšu. Pepino mēs metīsim ārā. Aivu arī mēs droši vien neizēdīsim. Nu tā. Reku palika vēl kivāno. Nē, tas arī nav. Tas gurķu sēklas. Uzaicināsim ciemos draugus. Nav garšīgs. Nu, viņas bez garšas. Jā. Nu ko, baigā vasara mums nesanāca, man liekas, atgriezt no šiem augļiem. Pieredze laba. Nākamreiz zināsim, ko mēs noteikti negribam pirkt un ko mēs turpināsim iegāt, bet jums mēs iesakam pamēģināt, bet ēdam vietējos augļus. Šis droši vien būs tas īstais, ko sapratīs katrs latvietis. Es gribu šitā, es gribu. Tad mēs pagaršosim. Kas var būt labāks par šo? Čau. Čau.